Labs rīts visiem! Šis ir raidījums Rīta pārdomas kopā ar Armandu. Lūksim Dievu! Debes Tēvs, mēs nākam pie Tava žēlstības troņa. Mēs pateicamies Tev, Kungs, ka mēs varam nākt caur Golgātas krustu, caur Tavu upuri Jēzu, pie troņa, visvētākajā vietā, Jēzu, ka mēs varam nākt Tavā klātbūtnē, Tēvs Dievs. Paldies Tev, Svētais Gars! Ka mēs varam baudīt Tavu klātbūtni, ka mēs varam piedzīvot Tavu klātbūtni, Tavu spēku, Tavu varenību, Kungs, ka Tu darbojies pie mums, Jēzu, ka Tu darbojies pie mūsu dvēseles, pie mūsu gara, pie mūsu sirds, pie mūsu dzīvēs, Kungs, ka mēs redzam Tavus darbus, ka mēs redzam Tavus brīnumus, ka mēs redzam Tavu slavu, ka mēs redzam Tavu gaismu, Kungs, ikdienas, Jēzu, ka Tu pieskaries, ka Tu svētī, ka Tu iepriecini, ka Tu dziedini, ka Tu atbrīvo, ka Tu dāvā mums tiešām jaunu dzīvi, un kad viss, kas ir bijis, ir pagājis, ka viss ir taps jauns, Jēzu. Es Tev pateicos, Kungs. Es slavēju Tavu vārdu, Jēzu. Es pielūdzu Tevi, es mīlu Tevi, es ilgojos, pēc Tevis slāpst manas sirds. Es nespēju bez Tevis dzīvot. Es nespēju bez Tevis elpot, Jēzu. Tu esi vajadzīgs. Katram no mums, Kungs, kas arī skatās šo pārraidi, pieskaries katram, Jēzu. Aizskar cilvēku sirds, aizskar cilvēku dzīves, debes Tēvs. Lai Tava slava nāk, Kungs, par Taviem bērniem. Lai Tava slava, Kungs, lai nāk par Taviem bērniem, mans Dievs, pieskaries un svētī. Aizskar katru, Tēvs Dievs, visu varenais, visu spēcīgais Dievs, Tu, kas valdi par debesīm, par zemi. Es slavēju Tevi, Kungs, es pielūdzu Tevi, es godinu Tavu svēto un patieso vārdu, Jēzu, jo Tu esi pirmais, Tu esi pēdējais un Tu esi dzīvais. Es pateicos par Tavu tuvumu un Tavu klātbūtni šajā dienā. Paldies Tev, Jēzu, lai slavēts Tavs vārds, lai godināts Tavs vārds, Jēzu, jo Tu esi viss manā dzīvē. Es nespēju bez Tevis dzīvot. Es nespēju bez Tevis elpot, Kungs. Pieskaries un svētī katru skatītāju, katru klausītāju Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Jā, mīļie brāļi, māsas Kristu, lai Dievs bagātīgi jūs svētī šajā rītā un lai jūs iepriecina un dāvā savu mieru, prieku, ka jūs tiešām piedzīvojat viņa klātbūtni, viņa tuvumu šajā rītā, jo viņš ir šeit, viņš ir klātsošs, viņš valda pār debesīm un zemi, viņš ir kungu kungs un viņš ir ķēniņu ķēniņš. Un es slavēju viņu vārdu, es slavēju viņu un pateicos par visu to labo, ko viņš dāvā manā dzīvē, tavā dzīvē, un kā Bībele arī teica, ka par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu, mūsu kungā, mūsu glābējā. Tāpēc pateiksimies, slavēsim viņu, godināsim viņa vārdu, jo viņš ir cienīgs saņemt visu slavu, visu godu, visu pateicību. Amen, slava Jēzum par to žēlstību, ko viņš dāvā katram Dieva bērnam. Paldies Jēzum Kristum, slava un pateicība varenajā Jēzus Kristus vārdā. Tiešām slava un pateicība par visu, ko viņš dāvā katram no mums Jēzus Kristus vārdā. Slava un pateicība. Viņš ir pirmais, viņš ir pēdējais, viņš ir dzīvais un viņš valda šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es ceru, ka man var dzirdēt, un man šis ir tāds pavacāks telefons, un es nezinu, viņam parasti bija ļoti klusa skaņa, un es ceru, kad mani var dzirdēt šajā rītā. Es ceru, ka man var dzirdēt, un jā, var dzirdēt. Paldies Dievam. Paldies Jēzum Kristum. Jā, mēs šajā rītā lasīsim 4. psalmu. Tad 4. psalms, un paldies Dievam, esmu kopā ar jums. Man pilnīgi garā deg, ka man ir jābūt kopā ar jums
rīt stundā un ka man ir jāceļās un man sev vakar gāja gulēt un pilnīgi garā iekšā tu jūti, tev manī deg svētā gara uguns, un ir brīnišķīgi kalpot tam kungam. Kā Bībelē teica, kalpojiet tam kungam, jā. Un tas kungs radīs ašīs ar tiem, kas kalpo un nekalpo, jā. Tāpēc tev būs kalpot tam kungam, savam Dievam, te viņš svētīs tavu maizi, tavu ūdeni, un es novērsīšu visas tavas slimības. Amen. Un lasam, mīļie, laiks skrien ļoti ātri, un tāpēc lasīsim 4. psalmu. Dziedātāji vadonim cītara pavadībā Dāvida dziesma. Uzklaus mans saucienus, mans taisnības Dievs. Kad biju spaidos, tu manā priekšā pavēri durvis, tad nu žēlo mani un uzklaus, ko lūdzu. Cilvēka bērni, cik ilgi lai mans gods paliek kaunā? Cik ilgi jūs mīlēsiet to, kas iznīkst un pieķersieties meliem? Tad nu ziniet, ka tas kungs man brīnišķīgi vadīs. Viņš uzklausa visas manas lūkšanas. Dusmojiet, bet negrēkojiet. Pārdomājiet klusībā savā sirdīs, kad esat jau savās guļas vietās un klusiet. Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. Gan daudzi saki, kas dos mums laimi? Pacel tu, kungs, pār mums sava vaiga gaišumu. Tu esi devis lielāku prieku manai sirdī nekā viņiem laikos, ka viņiem labības un vīna pa pilnam. Es apgulšos mierā un dusēšu, jo tu vien dari, kad dzīvoju drošībā. Es apgulšos mierā un dusēšu, jo tu vien dari, kad es dzīvoju drošībā. Slava Jēzu! Amen! Es apgulšos mierā, es dusēšu, jo tu vien dari, ka es dzīvoju drošībā, un tu dod lielāku prieku manai sirdī. Gan daudz saka, kas dos mums laimi, pacel tu, kungs, par mums sava vaiga gaišumu. Kas dos mums laimi? Tas kungs dod mums patiešām laimi. Slava Jēzum! Slava debes tēvam, lai godināts un teikts viņas svētais vārds šajā rītā. Un es pateicos, ka es varu iesākt ar lūkšanu, un es pateicos, ka tiešām lūkšana tā atver debes, tā maina mūsu dzīves. Un mēs redzam savā dzīvē, kā tas kungs atbild, kā Jēzus atbild mūsu dzīvēs. Un ja arī mūsu dzīvē kāda pārbaudījuma vai grūtības, vai mēs ejam kaut kam cauri, mēs zinām, Dievs ir ar mums, Jēzus ir ar mums, un Bībelē teica, ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums? Amen? Viņš pat savu dēlu nav saudzējis, Bībelē teica, bet nodevis Dievs, nodevis savu dēlu nāvē, kā tad viņš nedāvinās visas lietas? Kas apsūdzēs Dievu izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas, vai kāda cita radīta lieta, vai eņģeļi, vai varas. Nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu. Amen. Nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības. Slavu Dievam! Paldies Jēzum, ka nekas nespēja mūs šķirt no Dieva mīlestības. Un šodien mums ir 4. psalms, un es šeit esmu izrakstījis kādas domas, ar ko es gribu padalīties šajā rītā. Un pirmā doma, es piesaucu. Un mēs piesaucam Dievu, un Dāvids piesauca 4. psalmā Dievu, un Dievs atbildēja viņam. Amen, un viņš pat guļam vietā, guļ mierīgi, savā gultā guļ mierīgi, viņš ir klusi, viņa dvēseli cerēja uz to kungu, un tas kungs, tas, kas dod prieku un laimi mūsu dzīvēs, amen.
Un mēs zinām, ka mūsu glābējs ir ar mums katru brīdi, katru sekundi. Viņš ir klātsošs. Viņš ir visur klātsošs tavā dzīvē. Amen. Un Bībelē teica, kas nav apslēpts no viņa acīm. Slava Dievam. Un tas vienmēr dod drošību, ka no Dieva acīm nekas nav apslēpts. Un es piesaucu to kungu. Un mēs zinām, mēs esam ticīgi cilvēki, mēs ticam Jēzum Kristu, mēs ticam savam glābējam. Un mēs katru dienu dzīvojam ar pārliecību, pareizi. Mēs dzīvojam ar pārliecību, ka Dievs dzird mūsu lūkšanas. Kā Dāvids arī saka, tas kungs uzklausa manas lūkšanas. Es piesaucu Dievu, viņš uzklausa manas lūkšanas. Tad Dievs ir dzirdīgs un viņš ir atbildīgs. Un lūkšana nav teorija, bet tā ir realitāte, pareizi. Lūkšana ir realitāte, tu lūdz, un tu reāli piedzīvo Jēzu, tu reāli piedzīvo viņa klātbūtni, tu reāli piedzīvo viņa tuvumu savā dzīvē. Dievs ir dzirdīgs un atbildīgs, amen? Otrā pārdoma, ar ko es vēlos šajā rītā dalos, Dāvids saka, ka Dievs viņu ir atbrīvojis no ciešanām. Dievs viņu ir atbrīvojis no ciešanām. Vai tu šorīt vari pateikt, ieskatoties savā dzīvē, tas kungs man ir atbrīvojis no ciešanām, un noteikti lūksim. Es arī gribu jums iedrošināt, rakstiet šeit lūkšana vajadzības, rakstiet man personīgi, es lūkšu, un ja šeit raidījumā, daļai savas sliktās neredz tik labi komentārus, es noteikti izlasīšu šos komentārus, un jau nākošajā raidījumā es lūkšu. Jūs vēlaties, lai lūk, jūs vēlaties, lai tas kungs jūs atbrīvo. Jūs vēlaties piedzīvot šo kopīgo lūkšanu, ka mēs visi kopā lūdzam Dievu. Amen. Ka mēs visi kopā lūdzam Dievu. Un tad, kad mēs lūdzam, nāk svaidījums, viņa klātbūt, viņa tuvums, šī dārgā eļļa, ko varbūt tu pat nespēji tā izskaidrot ar vārdiem, bet tu jūti, ka šī eļļa, šis dzīvais ūdens plūst tevī, svētā gar svaidījums. Un tas atbrīvo tevi. Ne tikai viņš palīdz, ne tikai kalpošanā svaidījums darbojas, bet arī tas atbrīvo tevi iekšēji. Un svaidījums salauž katru jūgu. Amen. Katru jūgu. Tur, kur ir Dieva klātbūt, kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Amen. Tur, kur ir Dieva gars, tur ir brīvība. Un Dievs tiešām ienes gaismu tavā sirdī un tieši grūtībās. Amen. Tad, kad tu meklē viņu. Un es šodien varu pateikt to, ka es piedzīvoju Dievu tieši grūtībās vistuvāk. 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 Tāpēc, jā, paldies, mīļie, visi, kas pievienojas, un gan Līga, gan Inese, gan Anita, gan kungs, lai Dievs svētī, lai Jēzus svētī jūs bagātīgi. Paldies jums, un es noteikti lūkšu, es lasīšu šos komentārus un lūkšu. Un šeit Dāvids saka, jā, tā ir šis Dāvida psalms, un viņš saka, ka viņš apdomā par Dievu arī savā guļamvietā. Mēs jau lasījām pirmo psalmu, svētīgs tas cilvēks, kas dienām un naktīm pārdomā Dieva vārdu, kurš domā par Dievu. Vai tad, kad tu ej gulēt, tu domā par tām ikdienas problēmām, par pavadīto dienu, par visu piedzīvoto, vai tu atrodi mieru pie Dieva? Tad, kad tu ej gultā, kad tu ej gulēt, tu pārdomā par Dievu, tu domā, tu savas domas vērš uz debesīm. Un tas bet tiešām, ja tu aizēji gulēt, jā, un tu domā par Dievu, noteikti tavā sirdī nāk miers. Un ja tu vairāk domās par Kristu, domās par Dievu, tu satasīs mieru tavai sirdī. Un, protams, arī tā nakts būs tāda svētīta. Nevis tad, kad tu aizēji raizēm. Atdod savas raizes Dievam. Atdod savas raizes Dievam. Viņš gādā par tevi. Bībelē teica, uztic viņam savus rūpes. Viņš gādā par tevi. Amen. Viņš gādā par tevi. Un tiešām apdomā par Dievu arī savā gultā. Un miers sākās iekšējā klusumā. Amen. Un arī šeit kaķis blakus ir ņaud. Miers sākās iekšējā klusumā ar svēto garu.
Un mēs neskrienam paši kaut kur pa priekšu. Mēs gaidām uz viņa virzību, uz viņa darbību. Amen. Mēs gaidām, ka Dievs darbosies mūsu dzīvēs. Ceturtā tāda pārdoma, lasot šo brīnišķīgo 4. psalmu, pacēl par mums sava vaiga gaismu. Pacēl par mums sava vaiga gaišumu, ja? Jo tas kungs mums devis lielāku prieku. Kā Dāvids saka, nekā viņos laikos, kad būtu cilvēkiem vispār pilnam, bet tas kungs dod mums laimi. Pacēl par mums sava vaiga gaismu. Un Dieva vaigs, viņa, tā ir viņa klātbūtne. Tā ir Dieva klātbūtne, tā ir viņa labvēlība. Tas ir viņa brīnišķīgais svaidījums, viņa klātbūtne. Un tad, kad Dievs ir blakus, tas maina atmosfēru. Tas maina atmosfēru gan iekšēji, gan arī kalpošanā. Pacel tu par mani savu vaigu gaišu. Es gribu piedzīvot tavu klātbūtni, Dievs. Es gribu piedzīvot tavu klātbūtni, Jēzu Kristu, šajā rītā. Amen. Piektā pārdoma. Tu esi man ielicis sirdī lielāku prieku. Tu esi manā sirdī, Jēzu, ielicis lielāku prieku. Un mēs saprotam to, ka prieks, tas nav kaut kāda ārēja apstākļa rezultāts, ka tu, protams, ir labi, tev kaut kas veicās dzīvē, vienkārši, vai tu saņem algu, ja, un man parasti tā saņem algu, un tā alga tik ātri noterēs, tā nav tik ātri izskūst. Un kaut kur ir, vai es nezinu, ir kaut kāds tāds ārējs prieks, bet mēs atrodam to iekšējo prieku Jēzu Kristu. Un mēs saprotam to, ka tiešām tas nav ārēja apstākļu, tas nav ārējais apstākļu, šis prieks, kas ir mūsos, bet tas ir gara auglis. Tas ir gara auglis mūsos prieks. Un tad, un tas uztur tevi arī tad, kad citi salūst. Tevi ir prieks. Debešīgs prieks, kas nāk no Kristus, Kungs iepriecina šajā rītā katru, kas skatās šo pārraidi, lai prieks ienāk viņa sirdīs Jēzus Kristus vārdā, lai prieks piepilda katru sirdi, katru garu, katru dvēseli Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Un 6. pārdoma, ko es redzu, kad šis psalma autors, viņš mierā aizmieg. Viņam nav raizes, viņš domā par Dievu, viņš savas domas vērš aug, un viņš mierā aizmieg. Viņš mierā aiziet gulēt. Un tad, kad tu uzticies Dievam, uzticība Dievam, tad, kad tu uzticies Dievam, tas sniedz ne tikai fizisku atpūtu, bet arī garīgu drošību. Amen? Tad, kad tu uzticies Dievam, tā ne tikai ir tāda fiziska atpūta, bet tā ir arī garīga drošība. Un tāds kalpotājs nešaubās, viņš stāv stipri. Esmu viens, kas aizies līdz galam. Amen. Es aiziešu līdz debesu valstībā, es redzēšu to kungu vaigā. Es būšu viņam uzticams. Es palikšu kopā ar Jēzu. Es negriezīšos ne pa labi, ne pa kreisi. Es iešu šo dzīvības ceļu. Es lasīšu Bībeles, lūkšu Dievu, es kalpošu tam kungam, un es atradīšu mieru pie Dievu. Es atradīšu prieku savā kungā. Viņš ir mans Dievs, kam es uzticos, ko es mīlu. Slavu Dievam. Aleluja. Un lūksim, mīļie. Debes Tēvs, es atkal nāku tavā priekšā, un es pateicos, ka mēs varam piesaukt Jēzu jebkurā vietā, un ka mēs esam debesu Tēvs, ka mēs esam svētā gara templis uz 2 kājām, ka mēs ejam visu, un kad svētais gars ir mūsos, ka mēs neesam bāreņi, ka svētais gars ir manī, kad Jēzus ir manī, kad Dievs ir manī, kad tā kunga gars ir manī, tevī Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, kungs! Un es pateicos, ka es arī šajā rītā piesaucu Tavu vārdu, Jēzu. Es piesaucu Tavu vārdu, Jēzu. Es ticu, ka Tu atbildi. Tu neklusē. Tu runā manā sirdī šorīt. Tu runā manā sirdī šorīt, Jēzu. Tu neklusē, bet Tu runā, kungs. Un runā uz katru, kas skatās šo pārraidi.
Runā, kungs. Es tevi piesaucu un es ticu, ka tu man atbildi. Es piesaucu tevi Jēzu Kristu un es zinu, ka tu man atbildi. Un tu neklusē, bet tu runā, Jēzu. Tu neklusē, bet tu runā caur Dievu vārdu un manā sirdī šorīt. Palīdz man uzticēties tavām atbildēm. Palīdz man, Jēzu, uzticēties tavām atbildēm. Palīdz brāļiem un māsām uzticēties Dievam, uzticēties tev, kungs. Jo kā Bībelē teica, ka tas, kas paļausies uz tevi, tas nekad nepaliks kaunā. Bībelē teica, ka tas, kas paļausies uz Dievu, tie dabūs jaunu spēku, ka viņi lidos kā ērgļi un nekad nepiekusīs. Kungs, mēs uzticamies tavām atbildēm. Arī tad, ka tās nav tūlītēs, ka mēs varbūt nesaņemam šajā brīdī kādu atbildi savā dzīvē, bet mēs uzticamies tev, Dievs. Mēs lūdzam arī, kungs, par iekšēju dziedināšanu un mieru. Mēs lūdzam pēc iekšējas dziedināšanas un pēc miera, kungs. Jo tu esi man atbrīvojis ciešanās, Jēzu. Tu esi man atbrīvojis ciešanās. Paldies tev, Svētais Gars. Pieskaries katram, kungs, ja kāds cieš, pieskaries, atbrīvo, Dievs, no katrām ciešanām. Paldies tev, Svētais Gars, par tavu dziedinošo pieskārienu. Paldies tev, Svētais Gars, par tavu dziedinošo pieskārienu. Es atsakos no nemiera. Es atsakos no nemiera, jo tu esi miera ķēniņš, Jēzu. Lai tavs miers piepilda katru, kas skatās šo pārraidi. Lai tavs miers piepilda. Lai tiešām, kungs, debes tēvs, aiziet satraukums, aiziet kāds spiediens, garīgs. Es ieeju tavā mierā. Kungs, es atsakos no nemiera, no satraukuma un no spiediena kāda garīga. Es ieeju tavā mierā, Jēzu. Brāļi un māsas ieiet tavā mierā. Šodien saku, šalom, lai Dieva miers tavā namā. Lai Dieva miers ir tavā sirdī. Jēzus Kristus vārdā. Es atsakos no nemiera. Es lūdzos, kungs, tiešām pēc šīs svētā klusuma manā dzīvē. Tik daudz trokšņa apkārt, bet es vēlos piedzīvot tavu klusumu. Es vēlos sadzirdēt tavu kluso balsi, kungs, šajā rītā, Jēzu. Kungs, es lūdzos pēc tavu klusumu un svētā gara vadības. Palīdz man klusi apdomāt tavus vārdus. Palīdz man, Dievs, klusi apdomāt tavus vārdus, tavā klusumā. Kungs, tavus ceļus apdomāt. Runā uz mani, kungs, nakti un dienu. Runā man naktī no rīta un dienām un naktī. Runā uz mani, Tēvs Dievs. Runā uz brāļiem un māsām Jēzu Kristu. Runā, kungs. Neļauj man steigties, Dievs, lai es nesteidzos, bet palīdz man, ka es gaidu uz tavu gaismu. Kad es gaidu uz tavu palīdzību. Neļauj man steigties, kungs, bet ļauj man gaidīt uz tavu gaismu. Palīdz man piedzīvot tavu gaismu, kungs. Jo mēs esam tavā gaismā, Jēzus, mēs esam gaismas bērni, mēs esam dienas bērni. Jēzus vārdā. Es lūdzos arī par prieku svētajā garā. Es lūdzos par prieku svētajā garā šajā rītā. Es lūdzos par prieku svētajā garā šajā rītā. Lai prieks piepild šajā rītā brāļs, māsas, kas skatās. Prieks. 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 Prieks, kungs. Tavs gars ir mans prieks. Tavs gars ir mans prieks. Piepild man ar prieku, kas nav no šīs pasaules. Amen. Svētais gars ir mans prieks. Piepildi man ar prieku, kas nav no šīs pasaules. Piepildi mani, piepildi brāļus un māsas Kristu ar prieku, kas nāk no tevis, kas nav no šīs pasaules. Jēzus Kristus vārdā. Lai debesu prieks, lai prieks no tā kunga piepilda katru šajā rītā Jēzus Kristus vārdā. Es kalpošu ar prieku tam kungam. Es kalpošu, saka šajā rītā, es kalpošu tam kungam ar prieku un ne ar smagumu sajūtu,
lai aiziet katrs smagums no tavas sirds, Jēzus vārdā, un lai prieks piepild tavu sirdi. Prieks būs mans spēks, svētā gara prieks būs mans spēks. Svētā gara prieks būs mans spēks. Kungs, liec man droši dzīvot. Tiešām, palīdz man, kad es droši dzīvoju. Un es eju tavā ceļā ar paļāvību. Kungs, ka es dzīvoju droši, ka man ir šī drošības sajūta katrā no mums, Jēzu, ka mūsu dzīves tavās rokās, Jēzus Kristus vārdā. Es ļoti lūdzu, Kungs, kad es eju tavā ceļā ar paļaušanos tevi, Kungs. Un kad es kalpoju, ne no bailēm, bet no identitātes, kas ir mana identitāte ar Jēzu Kristu, kur tu man esi devis. Amen. Mana identitāte ar Jēzu. Tu esi devis šo brīnišķīgo privilēģiju. Mēs esam tavi bērni, Jēzu. Mēs esam tavi bērni, Jēzu. Mēs esam tavi bērni, Jēzu. Arī kaķis man lūdz fonā. Arī viņš paceļ savu balsi. Varbūt viņš nevar daudz ko pateikt, bet viņš var pateikt ņau, jā. Var pateikt ņau šajā rītā. Un lai prieks piepild arī katru dzīvnieciņu. Amen. Un es vēlos deklarēt savu ticību, es gribu apliecināt savu ticību šajā rītā. Un to tu var darīt kopā ar mani. Un es saku šo lūkšanu varenajā Jēzus Kristus vārdā. Amen. Halleluja! Kad es saucu uz to kungu, es šodien apliecinu savu ticību, kad es saucu uz to kungu. Kad es to arī šajā rītā varu teikt, kad es saucu to kungu, viņš man atbild. Amen. Kad es saucu uz Jēzu, kad es saucu uz Dievu Tēvu, Dievu Dēlu, Dievu Svēto, kad es piesaucu viņa vārdu, viņš man atbild. Un viņa vaigs spīd par mani. Viņa vaigs apgaismo mani. Kā es jūs svētīju šo priesteri, augstā priestera Ārona svētību. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Kungs, debes Tēvs, ka tavs vaigs spīd pār mani. Tu dod man prieku. Tu, Dievs, dod man prieku. Tu dod man prieku, ko pasaule nevar dot. Halleluja! Tu dod mieru, ko pasaule nevar dot. Tu dod prieku, ko pasaule nevar dot, Jēzu. Es kalpoju ar mieru. Manā sirdī ir miers, esmu Dieva bērns, esmu miera bērns. Es izplatu, kur es eju, es izplatu Dieva mieru. Un mana sirds ir droša. Es nebaidos, jo Dievs ir ar mani. Es nebaidos, jo Dievs ir ar mani. Es apliecinu savu ticību. Kam es ticu? Kam es ticu? Es ticu, kad Dievs ir ar mani, es nebīstos. Dievs man nav devis bailības garu, bet mīlestības, savaldības un spēka garu. Un viņa gars mani vada un stiprina. Svētais gars mani vada un mani stiprina. Saka šajā rītā, svētais gars mani vada un mani stiprina. Amen. Un es svētīšu vēl, un esmu priecīgs, ka es varu svētīt tevi ar šo augstā priestera Ārona svētību, kā viņš svētīja Izraēlu tautu. Tā es svētīju tevi šajā rītā ar Ārona svētību. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Lai dod tev mieru. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir mīļie brāļi māsas Kristu, paliek ar mums katru. Un lai tas kungs tevi svētītam svētī, un lai viņš paplašina tavs robežas, un lai tā kunga roka ir allaž ar tevi, un lai viņš pasargā tevi no nelaimes, ka tev nav jācieš sāpes. Un viss kopā mēs šajā rītā lūdzam Tēvreiz. Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Amen, brāļa, māsa Kristu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Man iekšā deg gara uguns, un ja bija kaut kāda laika šīs pauzes lūkšanām, raidījumiem, tad es pilnīgi jūtu, kā svētais gars ir iededzinājis savu uguni manā garā, manā sirdī, un kad es vienkārši saprotu, man ir jāceļās augšā, man ir jālūdz, es vienkārši saprotu, es daudz gājušajās pārdomās, un arī šajā rītā arī pārdomas ir labi, ir pārdomāt Dievu vārdu, un tas ir ļoti svarīgi pārdomāt Dievu vārdu, bet arī lūkšana ir tik ļoti svarīga, un es visu savu dzīvesmu lūdzu, tāpēc saprotu, ka mans aicinājums ir lūgt par cilvēkiem, lūgt par cilvēkiem, būt lūkšanās, un mana sirds runā, un tā tiešām ir sirds balss katru rītu. Es nerunāju no savu prātu, es runāju no savas sirds, tas, kas ir manā sirdī, un kā Bībelē teica, no sirds pārpilnības mute runā. Amen. Tā kā jā, prieks, ka es varu šajā rītā runāt, priecāties, gabalēt tā kunga priekā, tā kunga gaismā, tā kunga dzīvībā, un priecāties par to, par viņa vārdu un par viņa klātbūtni šajā rītā. Esiet svētīti, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un lai prieks piepilda, ne tas, kas no šīs zemes, bet prieks, kas nāk no tā kunga. Lai piepilda tavu sirdi, ka tu priecājies, ka tu ej prieku cauri šai dzīvei, un neskatoties uz visām tām grūtībām, kas ir šī pasaulē, ka tavs spēks ir tai kungā. Amen. Esiet svētīti. Lai mums brīnišķīgi šī diena. Tiksimies atkal rītā raidījumā Rīt pārdomas kopā ar Armandu. Esiet svētīti. Lai mums jauka diena. Un es arī nolieku, mēs varam, es domāju, tik svarīgi šodien, tiešām Dievs svētī arī šo dienu, mēs noliekam šo dienu tavās rokās, Tēvs Dievs. Es nolieku savu sieviņu Kristīnu, savus bērnus, gan Andreju, gan Armandu, gan Laini, gan Dāvidu, gan Rebeku, gan Samuelu. Es nolieku tavās rokās, Tēvs Dievs. Es nolieku savu mammu un visus tavus radus, Dievs, arī Bruni, auģis tētis, kas man izaudzināja. Paldies Tev par Bruni, Dievs, svētī Tēvs. Svētī man māsa Aneti un brāli Andri. Un svētī Tēvs arī Edmundu un Normundu, un svētī visus mans mīļos, Dievs. Svētī visus brālēns un māsītes un brāļus un māsas un tuvus un tālus radus, Dievs. Un mēs noliekam viņus visus tavās rokās. Mēs apklājam, kungs, ar tavām svētajām asinīm šo dienu, un mēs noliekam šo dienu tavās rokās, Dievs. Svētī mūsu darba dienu. Kungs, sargā ceļā, Dievs, ka es došos uz darbu, mājās, darbā, lai Tavs svētību. Svētī man šo priekšnieku, gan Gariju, gan debes Tēvs, gan Budžīkungs, gan Toniju, gan visus šos menedžerus un visu šo kantoru, Dievs, un svētī visu šo uzņēmumu, kur es strādāju. Tēvs, ka mēs katrs lūdzam par savu darbvietu, par savu ģimeni, par savu māju, par savu namu, un mēs noliekam šo dienu tavās rokās, Tēvs. Mēs atdodam šo dienu tavās rokās, jo tad, kad mēs paļaujamies Tevi, Dievs, mēs dzīvojam drošībā. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lai Kristus asins uz katru no mums, ka mēs esam apslacīti ar Jēzus Kristus asinīm, kad Jēzus Kristus asins apsardzība ir par mūsu bērniem, par mūsu mīļaļiem, par mūsu dārgajiem, par mums ir katru, Dievs. Mēs esam apzīmogot ar svēto garu, mēs esam apslacīti ar tā jēra asinīm. Esiet svētīti. Tiksimies jau drīz atkal kopā. Svētības visiem. Tiksimies rīt. Un lasīsim jau 5. psalmu. Es aizkavējos, no rīta tāds miegains un nevaru tik ātri piecelties, bet es saku, varbūt kavēšanās 10 minūtes, 15 minūtes, labāk jau būtu 10, 5, bet es nevaru tā laicīgs, nevaru
tā pamosties, es pamostos, bet, jā, tāds, kad esmu iegaņas, tad viss notiek tā lēnām, jā, Dieva mierā. Amen. Esiet svētīti. Tiksimies rīt. Lai Dievs bagātīgi jūs svētī, iepriecina, samieļo, un es vēlreiz saku, lai tiešām tā kunga prieks piepilda jūs sirdis, kas nav no šīs pasaules. Esiet svētīti.